Šodien video filmēšana noteikti savādāk, jo arī es pievilku šoreiz pašā reitingu meistarsacīks pēc jaunu pāri. Tā kā redzēsim, kas mums tikās būs, kā izskīsies. Reikšīsies tā. Vai ir kādi jautājumi, vai viss ir tik tā skaidrs? Iesildīšanās būs 10 minūtes, un pēc tam sāksim kvalifikāciju. Pēc kvalifikācijas tālāk tiks top 4, pēc vēlēs tēt laderā, par to jau vēlāk. What you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy though, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season though. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight or die from the demons, yo. Negative thoughts, poison and ride. Live full of thoughts, so here come the clouds. I'll never stop unless I can swap all the bad, feeling good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit because it's temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like
like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Man viss zaibis. Man arī es pirmo reizi spēlēju reitingā vispār. Pats un man labi sanāk. Pārinieks man ir iesācējis reāli, un es tur sāku labdarības sākumā. Ar būtu nelecīgi. Bet tā man viss patīk, viss forši pagirām. Nu, forši. Mums arī 147, 152 stāvu. Tur bija ok. Labi, ka skaiti kopā, tas ir tas. Jā, tas ir labi. Tā kā tā. Pēterīs beidzot dod sēriju.
Saka, es arī varu. Sev cienīgi rezultāti esmu nospēlējis 166. Ceturtajā spēlē. Pārinieks man nav tā spēcīgākā iesācēja. Šodien trenēja viņu. Nebojā garstāvokļu. Šodien zālē arī saukšas ir ļoti dažādi pāri. Gan spēcīgi, gan vāji. Un nav nejausmas īstenībā, kas notiek rezultātos. Skatāmies. Šitām būs līdzās rezultāts. Es sāku ar straiku un beidzu ar straiku. Man arī bija straiku šī spēlē. Nu, kā ir kopā ar viņu spēlē? Vispār man nepatīk, jo tad, kad man neveicās, tad ir brauļot jo mums arī mēs nepatīkais bija tā, ka pirmajā dienā mēs izlūkējām vienu celiņu, un tāpēc, ka es nevarēju paņemties arī cibermierā cēli, otrajā dienā, kad bija cerāts, tad bija pakaļ no viņa prom, un viņam gaidot veiksmīgi. Tāpēc nav labi, viena celiņa man nepatīk. Nu, pat šī pārspēle. Un kā pāris jūs ir spēcīgs?
Un es domāju, ka visas laikam normāli, viņiem Bolningā, diemžēl, kaut kā tā sanāk, jā. Bet mums sievietes arī jāprāt. Ivar, tev ir ko piebilst? Jā, par ko par jūsu pārspēli? Oi, mēs esam vislabākais pāris. Viss kārtībā. Gunita, kādas tev sajūtas spēlēt ar Latvijas čempionu kopā vienā pārī? Foršas. Tāpēc, ka es ar viņu bieži spēlēju kopā un trenējos kopā, man tas nav nekāds jaunums, bet man tā ir dubultā atbildība. Jā, tev ir jānes. Jā, bet tīri tā, sajūtas viņā, tas ir super. Cito spēli labāk nespēju, jo cito spēli es esmu pilnībā. Ģimam ir labi, bet es esmu absolūti pazaudējusi spēlē. Šitā šobrīd ir viss sliktākā, kas man ir. Jā, man arī piektā spēle pilnīgi nobruka, man 122 pašam. Es vienkārši neatprātu, tagad es 120. Bet, tā notiek. Tā ir. Mēs jau pie līgas režīm pierodam pie tām 4 spēlēm. Tu gan vairāk jau pierod tagad izspēlējies, bet es pēc 7 spēlēm sajūtu sabrūku. Saproties, tā eļļa mainās un viss un bumba savādāk reaģē un viss. Un es vēl neesmu tāds spečuks, lai baigi tur saprastu, ko man darīt. Ja nebūtu ģima, tad man jāspēlē, es atvainoju. Jā, droši. Гоня, kas слева. Гоня. Labi, ka es filmēju. Ai, beidzot, man kaut ko labu nofilmēju. Bet tu teici, nepilmē? Kas jums tur kopā sanāca? Šajā. 2006. Kur jūs esat? 5. laikam. 4. Sergejs Kravcovs, Elizabete Gorene, 3. Ivars Vinters, Signe Vintere, 2. Andris Dārziņš, Ieļena Dolgova un 1. Rihards Kovaļenko un Natālija Visņika. Rihards tas laimīgs finālā ticis, pirmo vietu paņēma. Jā. Nu, ko tu tur tagad veido, nu? Šidā? Kādies viņu? Neskaties, ko mēs domājam par sporta bowlingu, tagad, kad esam paspēlējuši? Kā ir salīdzinot ar izklaides bowlingu? Nav atšķirības. Nav atšķirības? Ir gan, jā, ir liels tāds piedzīvojums būt kopā ar profesionāļiem. Spriedzi lielāk. Spriedzīti lielāk, jā. Un konkurence. Jā, bet tas bija prieks un atdarījums, jā. Vai redzēsim jūs turpmākos kādos turnīros? Ja mums aicinās, tad noteikti. Nē, nu tur jau jāaicina, vienkārši jāpiesakās. Jā. Pēters gan jau paziņos, ka būs kāds turnīrs. Mēs ar Jāni varbūt trenēsimies profesionāli. Es izvēlējos jau savu sapņu bumbu. Tavu sapņu bumbu ir tas Angry Birds tur. Jā, sarkanā tā tur, jā. Kā tu zināji? Tu jau man stāstīji iepriekš par to. Visiem laikam. Es tikai ieraudzīju. Nu, labi, paldies jūs, kad ņēmāt dalību šajā turnīrā. Bija jautri ar jums kopā. Emīlija bija man pārniec. Paldies. Paldies!